ko, Lohu servis turpina savu darbību ar YouTube. Dabūju nostas to ieplūdi. Tur pizdzēts bija reāli. Teikšu, kā ir pizdzēts vienkārši. Un tur iekšā beigta tā lapiņa ir viena. Būs jāsūta jauna, jo tad, kad es devu gāzi, varēja just, ka kompresija pazūd. Un tā man te vēl Jaņķēls atnāca, jo to maļ. Tā kā mēģināsim tagad arī to mājiņu dabūt nost. Un tad no Eiroksa pārliksim, lai vismaz varētu izbraukt. Vai ne, Jāni? Tieši tā. Tā, nu re, kur ir mājiņa, noņēma nost. Re, kur te var redzēt, ir beigta lapiņa. Un tāpēc arī rollers normāli nelec. Visu laiku bija pa daudz gaisa. Re, kur var ideāli redzēt, ka tur caurums. Es jau pasūtīju jaunas, Malosī karbona būs. Pagaidām tur virsū stāv no Eiroksa. Visa mājiņa ar blīvēm un ieplūdes kolektoru. Nu, es jau izbraucu, lai karburātoru bišķi pieregulēt. Rullīšus drusku vieglāks un obligāti atspirīts vajadzēs nomainīt. Jo tagad, kad sāku braukt, viņš uzreiz tikko kā drusku gāzi iedot, tā uzreiz sāk braukt. Tā kā būs jāpameklē, kur man te, kur ir tās atspirītas. Stage 6 mēdījumu ielikšu šitās. Pamēģināšu ielikt un tad testēšu vēlreiz. Un tad skatīšos, kā ir labāk vai nav. Tā, nu re, kur ir karburators, noņēmu nost. Ieliku tagad 75. dīzi. Tie, kas nezin, tad šitā ir galvenā dīze, mainjets. Šitā ir idlam domāta, ķipā stoka apgriezieniem. Tādu man nav, man bija tikai šitās, tagad tur iekšā bija 85. Tagad ieliku 75. It kā vajadzētu būt labi, nezinu vēl. Uzlikšu virsū, patestēšu, izbraukšu. Tad re, kur ir tās atspirītas, kuras es likšu. Tad vēl atradu re, kur degvielas filtriņš. Nezinu, cik viņš tur bija labs vai slikts. Nu, filtriņš tīrs ir iekšā, viņš ir izjaucamais. Un tur re, ka te ir rullīši 6 grami, kas nāca ar variatoru kopā. Pamēģināšu ielikt tikai 3 šitos, lai būtu vieglāk viņam apgriezt. Apgrieziens uzņemt. Un tad tālāk skatīšos, vai ir labi, vai būs vēl kaut kas jāregulē. Nu, tikko bija testdraivā. Braucu, un tad es dzirdēju, ka atskrovējās atkal variators. Nebija līdz galam laikam pieskrovējis pietiekami stingri. Iet pa tukšo, tad tur atskrovējās vaļā vai nonāca nost no kloķens, kur virsū stāv. Nu, tūlīt noņemšu vāku, tad jau redzēšu, kas tur ir. Bet, nu, karburators it kā ir noregulēts. Tur nav problēmas, bet prasās variatoram vieglāk rullīši. Tā kā pierreiz arī nomainīšu tos rullīšus. Tā, nu, reku noņēmu vāku jau. Jā, tā kā es teicu, atskrūvējās skrūva vienkārši vaļā. Vītne ir dzīva vēl. Šitais tajā valgā, skrūva arī. Bet, nu labi, tāpat man vajadzēja ņemt nost, tā, lai tos rullīšus noregulētu. Tā kā nekas traks. Tūlīt noņemšu visu šito te nost. Ielikšu tos rullīšus 6 gramu, 3. Un tad izbraukšu vēlreiz, pārbaudīšu, vai ir labāk vai nav. Nu, karoči tikko ieliku tos rullīšus pa 6 grami, 3 un 3 tukši tur paliek. Tūlīt stumšu ārā, mēģināšu laist klāt, izbraukšu aplīt. Tad skatīšos atkal, kā tur, vai normāli, vai pa daudz pa vieglu, vai pa smagu būs. Nu, pa smagu it kā jau nevajadzētu būt, bet, nu, visādi var gadīties, tāpēc tūlīt braukšu, pēc tam atbraukšu, un tad pastāstīšu, kā bija. Nu, tikko bija izbraukt, rullīši ir ļoti pa vieglu. Viņš pat nevar normāli, ātrāk pa 20 nevarēja uzgriezt motoru. Izklausījās tā, kā tur tūlīt viss uzsprāgs. Tāpēc tūlīt stumšu atpakaļ iekšā un likšu atpakaļ visus tos, kas bija 5,5. Reku šitien te iepakojumā. Es jau viņus noliku nost. Likšu visu atpakaļ, jo tad varēja vismaz pabraukt. Jo tagad reāli ātrāk pa 20 tas nevarēja ieskrieties. Un nemaz tālu nekur nebija braucis. Tā kā būs jāpačakarēs nedaudz. Visu esmu salicis tā kā bija iepriekš. Ar 5,5 gramu rullīšiem. Tagad iet kā vajag.
Karburātoru arī es pabeidzu regulēt. Tur viss ir kārtībā. Un tagad nobildēšu, ielikšu SSā, Facebookā pārdošanā. Ja nu kādam interesē, tad rakstat to Instagramā vai SSā pameklējiet. Stāvēs tur. Cena 600 zemāk, baigi nelaidīšu. Ja ir interesi, tad tiešām rakstat, meklējiet mani kaut kur. Adresi atsūtīšu, kur viņš atrodas. No defektiem vēl kas nestrādā, ir temperatūras dačiks. Vats tur ir, bagažniekā tur, bet nav paša sensoriņa tur cilindram. Vienkārši skrūvīti ir pielikt, reku tur, nevar redzēt laikam. Bet tur vienkārši ir skrūvi ielikt, iepriekšējais īpašnieks tā izdarīja. Bet nu labi, baigi jau viņš nepārkārt braucot. Un tā, nu vēl no defektiem, ko es vēl neesmu pabeidzis sataisīt, ir šitā priekšējā lampiņa nav. Šitā ir tālā, šitā deg. Un vēl drīz aizbraukšu, nopirkšu šitā lampiņu. Pagriezienu tā nemirgo. Bet tā vispārējais strādā. Un vēl es izdomāšu, vai es atstāšu to polīniju gaisa filtru, jo baigi skaļi savādāk. Tā, nu, rekur, tikko pieliku kameru savu veco pie ķiveres. Iedarbināju savējo rolleri, Piaggio. Tagad izbraukšu, pamēģināšu. Vai varēs kaut ko vispār redzēt, jo augstāk es to kameru tā kā nevaru viņu šitā pabīdīt vairāk. Viņai šitā vieta nepietiek. Un īsti nav kur citur pielikt man to stiprinājumu visu šito. Tāpēc es nezinu. Nu tagad izbraukšu līdz mājām, nofilmēšu, kā izskatās, ielikšu klipiņu tādu īsu, lai var saprast. Un tad skatīšos, varbūt mēģināšu kaut kur citur viņu pielikt, ja sanāks. Tātad rekur ir lapiņas, kuras es biju pasūtījis. Aizmirsu nofilmēt, kā es viņus liku iekšā, bet viņas tur tagad ir. Es tagad mājās esmu. Aizmirsu arī nofilmēt, parādīt, ka viņas tur tiešām ir, bet nu, viņas tur ir, rekur pa 9 eiro, es viņas pasūtīju no Lietuvas veikala, divtaktis. Nu, iet viņš plus mīnus tieši tāpat. Vienīgi tas, ka tagad viņas ir karbona un uzraksts Malosī. Baigi atšķirību nejūtu braucot. Vēl par to gaisa filtru es tā arī domāju, vai es atstāšu to pa līniju, vai likt atpakaļ filtru boksu. Ja it kā neprasās tas pa līniju filtrs, jo neprasās, nezinu. Man baigi negribētos, lai viņš ēd baigi daudz to degvielu dēļ tā filtra. Savādāk sanāk baigi neekonomisks un arī ar to stoku izpūtēju baigi tiem cilindram pa daudz, tā kā sanāk tas gaisa. Un, nu labi, par to es vēl izdomāšu, kā tur būs. Bet, nu, lapiņas ir šitādas tur ieliktas. Eiroksam saliku visu atpakaļ jau. Visu, kas bija uzlikts uz tā Sahas rollera. Tā kā tagad visi 3 rolleri ir ejoši. Tas priecē, jo tieši sezona ir sākusies. Tā, nu, rekur ir tā kamera, kur es pie ķiveres biju pielicis. Neko nepaspēju uzfilmēt, izlādējās tieši, kā es visu saliku klāt. Firma Akme. Es viņu biju pircis kādu 7, 8 gadi atpakaļ, tad, kad es vēl ar skūteru braukāju. Reāli nostāvēja vairāk nekā bija pielietojums viņai, bet nu tagad cerams sezonas laikā būs tur viņai pielietojums. Tā kā izbraukšu, nofilmēšu, ielikšu kādu gabalu no tā brauciena un tad jūs komentāros vēl pasakat, kā tur augstāk viņu, zemāk vai vispār citur kaut kur pielikt, jo es vēl nezinu, kā tur vispār izskatīsies tas viss kadrs. Tā kā tā. Nu, reku tikko ieliku SD karti iekšā, rāda not support. Bet tas varētu būt tāpēc, ka es to SD karti, reku šitan sānā viņa liekas, es ieliku no fotoaparāta. Un tāpēc tās bildes viņa nerāda šitās kameras. Bet, nu, cerams, ka viss būs kārtībā. To jau redzēs, tad, kad nofilmēšu kaut kādu gabalu. Nu, tāds prikols. Gribēju vienkārši prikolu pēc parādīt reāli. Tā, nu, tikko atnācu mājās, ieliku SD karti, lai pastītos, kāds tas klips izskatās no brauciena. Un reāli es šitādu negribētu likt YouTube'ā. Reāli, te ir diezgan
diezgan ļoti briesmīgi. Tā kvalitāte ir ļoti slikta. FPS varbūt kaut kāda 10 tai kamerai ir. Un šitais bija tas pirmais mēģinājums, otrais mēģinājums, kurus kameru augšā uz ķivers uzliku. It kā jau vieta ir laba, bet šitādas klips es nelikšu YouTube, diemžēl. Tā kā būs jāgaida, kamēr varēšu nopirkt kādu labāku īsto GoPro, kaut vai lietotu. Bet, pagaidām būs jāiztiek tikai ar telefonu video klipiem. Tātad šobrīd tāds ļoti negaidīta situācija notika. Uzrādās vēl viens rollers. Šitais gan ir uz servisu, šito es nepārdošu, tas nemaz nav mans. Tātad situācija tāda. Braucu es ar savējo, lieku nost pēc tā GoPro klipiem ķipa. Un redzu, tur džeki ar evakuatoru stāv. Šitais rollers tur uz zemes tā kā mētājas. Viens atnāk, prasa, vai es saprotu kaut ko rolleros, un tad atstāja mani, lai es atdzīvinu viņu. Nav dokumenti, nekā nav, viņam pa brīvu atdeva. Teica, ka samaksās, ja salabošu. Atslēga arī nav, nekā nav, karoči. Būs jautri, es tā jūtu. Bet labi, vismaz būs ko darīt. Šito būs gan jau atsevišķi video YouTube, ja sanāks. Un kur ir visas detaļas, kas bija uz tā evakuatora. Te kaste ar skrūvgriežiem, siksna, kaut kāds dubļusargs, vāks, aķīts. Brīnums, ka aķīts ir reāli, un to es nebūtu gaidījis. Filtra kaste, sēdeklis. Sēdeklis tagad taču nelikšu virsū, ja viņam rekuši tā sistēma. To es tur nelikšu, aiztaisīsies, ja tad gan būs dirsā. Nevarēs vaļā dabūt, un tad gan būs sūdi lieli. Tā kā tā, būs jautri. Rekuši ten arī priekšā atslēga, kāds jau laikam lauzis šeit kaut ko, es īsti nezinu. Noņemt neko nevaru pagaidām. Labi, tagad jau ir vēls, iešu mājās. Es domāju, te arī tas video beigsies par šito rolleri. Bišķīt arī jaunumi te ir. Tā kā, tad gaidat tagad video ar šito visani.